Labdien! Šodien ir 13. marts 2015. gada, un šodien mums notiek kārtējā domas sēde. Ir paredzēts izskatīt 10 jautājumus. Vēl joprojām man nav skaidrs, kas ir Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs, un kāds ir viņa status, un kāpēc viņš nevada Ventspils pilsētas domas sēdes, jo viņam klātienē esot priekšsēdētāji vietnieki nevar vadīt Ventspils pilsētas domas sēdi. Viņš tas, kas bija domas Video man nepatīk, ka man filmā darba vieta. Es tā rīkošos, kā tu vēlēsi. Informējam, ka kameras skaits kļūs vairāk. Papildināt piedāvāto lēmumu projektu ar vēl 2 punktiem, un es ierosinātu deputātus balsot. Tas nozīmē. Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, domāt, Tas neatieksies par šo jautājumu, bet pat cik atnāca Lemberkungs, man tomēr gribētos uzdot jautājumu, kāpēc Lemberkungs nevar šo sēdi, un kas viņš šodien ir, deputāts, tiesājamais vai priekšsēdētājs. Man gribās saprast vienreiz pa visām reizēm, lai Lemberkungs atbild, kādā statusā viņš atrodas šeit un kur viņš atrodas kā domas priekšsēdētājs. Es vēlos noskaidrot, kas šeit notiek, kāpēc Lemberkungs nevada domas sēdi saskaņā ar likums par pašvaldībām 25. pantu. Un kādā statusā viņš šeit atrodas, jo varbūt viņš te neatrodas ne kā deputāts, ne kā priekšsēdētājs, un ka deputāts varbūt kaut kur atrodas Dubajā šajā brīdī. Lai cilvēks, kurš dalās, kur personība dalās, izskaidrot tagad cilvēkiem pārējiem, ja, kādā statusā un kas viņš tagad ir, un vai viņš vispār ir Aivars Lembergs. Liekas, ka tu atrodies Dubajā. Paldies, lūdzu kolēģiem jautājumu. Nav? Kāds vēlas izteikties? Nav? Par tomēr priekšsēdētājs te atrodas. Tāpēc kāpēc priekšsēdētājs tad nevar domas sēdes? Viņš ir ļoti daudz. Viņš nevar nevadīt domas sēdes, ja jau te priekšsēdētājs atrodas. Es viņu uzrunāju kā partijas Latvijai un Ventspilī priekšsēdētājs. Bet īstenībā tas jautājums mums ir jānoskaidro. Kas jūs īsti esat? Deputāts vai priekšsēdētājs? Kas jūs esat? Tu negrābsties kā Mirons gar svecēm. Kas jūs esat? Jūs varat sabiedrībā izskaidrot, kas notiek šajā mājā? Nemulku. Jūs esat deputāts. Kas jūs esat? Kāds ir jūsu status? Un kur atrodas priekšsēdētājs Lembergs? Kurā vietā viņš atrodas? Ja tu kaut ko nesaproti, tad mācies, mīļais. Ko tu te mācīties? Kā apiet likumus? Es skolā. Jūs varbūt varat iemācīt? Jā, protams. Kur atrodas priekšsēdētājs Lembergs? Kāpēc viņš nav domē? Viņš ir dzīves veiks un vesels. Nu, kur viņš ir? Jā. Kur viņš ir? Kāpēc viņš nevada sēdes? Jūs izstāstīsiet? Ko tu gribi zināt? Kāpēc jūs nevada sēdes? Kāpēc jūs domi nevada? Tagad tu izārstēsies. Kāpēc man ārstēties? Jūs izskaidrot? Tu paskaties uz sevi. Tu slims esi. Tev uz psihiatrisku kaut vajag iet. Jā? Protams. Jā, kad izārstēsies, es tev izskaidrošu visu. Kamēr slimiem, es nav jēgas runāt.